Bodyflex metodē galvenais ir dziļā ielpa pēc elpas aiztures. Ko tas nozīmē? Mēs visi zinām, ka tauki labi deg pie pienācīga daudzuma skābekļa. Un Bodyflex pamatā ir tieši tas, ka mēs ar elpošanas palīdzību mēs aizturam elpu un pēc tam dziļi ieelpojam. Tajā pašā brīdī, kad notiek šie elpas aizture, mēs izpildām dažādus vingrojumus. Un izpildām vingrojumus no attiecīgai ķermeņa daļai, kuru tā kā mēs gribam formās uzlabot vai zaudēt taukus. Un tajā mirklī, kad ir šī te attiecīgās ķermeņa daļas nostiepšana, es negribētu teikt par saspringumu, jo saspringums ķermenī vispār nekad nav labi. Mēs tieši nostiepjam šo ķermeņa daļu un neelpojam. Tajā mirklī, protams, ka skābeklis tik daudz nenonāk pie šīs ķermeņa daļas. Bet tad, kad mēs ievelkam ļoti aktīvi elpu, tad tieši skābeklis veicina to, ka konkrētā ķermeņa daļā tiek tauki sadedzināti, un arī asinsrite uzreiz notiek aktīvāk konkrētai ķermeņa daļai, kura ir bijusi nostiepta. Nu, lūk, un tas ir ārkārtīgi vienkārši līdz ar šīs te elpošanas, ar pareizās elpošanas palīdzību mēs sadedzinām taukus vai iegūstam labākas formas vai vienkārši jūtamies labāk. Ar ko tad atšķiras ikdienišķā elpošana no Bodyflex elpošanas? Pašā pamatā ir tas, ka cilvēki, kuri strādā gan ar, teiksim, ar fiziskām nodarbēm, gan ar psiholoģiskām lietām ar cilvēkiem, ļoti bieži iesaka paskatīties un pavērot, ko dara mazi bērni. Jo mazs bērns ir tāds, kāds viņš ir, tā kā daba ir paredzējusi mums dzīvot, būt, jo viņš visu dara pareizi. Pēc tam dzīves laikā mēs daudz ko samaitājam. Un tas ir arī ar elpošanu. Ja mēs pavērojam pavisam mazu bērnu, bērns elpo ar vēdera muskuļiem, ar diafragmas vai dziļā elpošana. Dzīves laikā mēs to visu aizmetam projām un sākam elpot ar krūšu elpošanu, kas nav dziļā elpošana un kas ir nepareiza elpošana. Jo principā ir tā, ka ir nepieciešams, lai mūsu plaušās nonāktu pēc iespējas vairāk skābeklis un arī visu to nevajadzīgo un to slikto, kas mums ir, mēs attiecīgi izgrūstu ārā. Un ap vēderu muskuļiem, ap vēderu, vai pareizāk būtu teikt tieši ap vēderu, atrodas šie muskuļi, kuri kā plēšas, tad attiecīgi arī šo gaisu vai nu ļauj mums ļoti daudz šim gaisam ieplūst, vai arī izgrūst ārā nevajadzīgo. Un pie Bodyflex elpošanas pats svarīgākais, pats pirmais, ko mēs iegūstam, mēs attīram plaušas. Un bieži vien ir tā, ka tie cilvēki, kuri nāk, tad, kad viņi iemācās pareizi elpot, tas nav tik vienkārši iemācīties tagad pareizi elpot tā, kā bija tad, kad mēs tikko piedzimām. Jo ilgāk mēs dzīvojam, jo mums grūtāk ir pēc tam mācīties atpakaļ. Viņa ar laiku sāk klepot. Tas nozīmē, ka notiek attīrīšanās. Un man ir bijuši arī tādi klienti, kuri saka, nē, es dziedu, jo nav noslēpums, ka dziedātāji arī ļoti daudz mācās tieši šo Bodyflex elpošanu, vai ja varam tā saukt, vai diafragmas elpošanu, jo dziedātājiem tas ir nepieciešams. Ar krūšu elpošanu viņš neko nevarēs tur nodziedāt. Un man ir tādi arī bijuši, kas saka, jā, es dziedu jau ilgus gadus, varbūt ne profesionāli, bet tāpat jebkurā korī, jebkurā ansamblī māca pareizi elpošanu, citādi tā dziedāšana nevar notikt. Tad saka, jā, es jau veicu šo elpošanu, mani plaušas tīras, neko es neklepošu. Un ir tādi cilvēki, kuri man tiešām sāk ļoti daudz klepot, neskatoties uz to, ka cilvēks ir daudz dziedājis, viņš ir pareizi mācīts elpot, tad kaut kas tomēr tajā elpošanā nav bijis pareizi. Kā piemēram, kā ir piemēram tie, kas ir smēķējuši, teiksim, ja viņiem tas ir, domājam, arī tas ir papildus slods plaušās. Tieši tā, tie klepo ļoti daudz,
Un, protams, ka līdz ar to Nav viņa tā kā atmetuši. es tā kā neesmu šādu pētījumu veikusi. Es zinu daudzas lietas, citas varbūt, bet neesmu šo pētījumu veikusi un es neesmu prasījusi dāmām, kuras smēķē. Kaut gan tad, kad viņas vingro un kad elpo, es jūtu, kurš to dara, kurš ne. To var visu sajust. Bet principā tas, ka viņi klepo ļoti spēcīgi tie, kas smēķē, tas ir fakts. Nu jā, bet teiksim tā, ka pēc tam atmetuši ir būtās. Nu, nav pētījums veikts, tā kā ir jāpaskatās, ir jāapjautā, jo mani vairāk interesē tiešām rezultāti. Jā, rezultāti formu iegūšanai un, protams, arī svara nomešanai. Tos mēs pētījumus veicam ļoti regulāri, mēs vienreiz nedēļā sveram dāmas, tad mēs pēc mēneša skatāmies rezultātus un dažādi tas notiek. Bet paldies par ierosinājumu. Mēs noteikti pajautāsim šādus jautājumus un veiksim pētījumu arī te. Protams, ka veicina arī viss, kas ir saistīts ar gremošanu un kuņģa darbību, aizkuņģa dziedzeriem. Tur arī vairāk vai mazāk sakārtojās. Un nākošā, trešā lieta ir uzlabojas vielmaiņa, kas arī ir pamats tieši svara nomešanai. Nākošais, vēl runājot par kuņģi, tas ir fakts, ka veicot jebkuras fiziskas nodarbes un arī šo elpošanu, ja mēs pareizi to visu darām, tad samazinās kuņģa tilpums. Jā, līdz ar to mums vairs negribās tik daudz ēst. Jā. Un, protams, cilvēki saka, ka viņiem palielinās enerģija, un to es arī pati varu apgalvot, un mums nāk cilvēki ne tikai svaru nomest. Piemēram, man katru reizi grupā ir 1 vai 2 cilvēki, es domāju, ko viņi te tagad sākumā es domāju, ko viņi te nāk, nu tie viņi cilvēki, viņiem tur nekas, bet viņi saka, mēs ļoti labi jūtamies, mēs negribam aerobiku, mēs negribam lēkāt, mums šeit paiet laiks diezgan ātri, bet enerģijas pieplūdums ir liels, kas arī faktiski pēc fiziskām nodarbēm cilvēks jūtas tā kā atjaunojies. Ja? Viņi saka, mēs te ļoti labi jūtamies, un viņi nāk tieši, lai sakārtotu visas šīs lietas, lai arī justos labi. Nu, tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi. Tad, teiksim, cilvēki, kas nekad nav nodarbojušies, piemēram, nav gājuši sportizālēm, nav nodarbojušies ar aktīvo sportu, tad, teiksim, tas bodyflex būtu tās riktīgi labs iesākums. Ļoti labs. Pieredināt pie tās slodzes, tā kā varētu. Aktīvi ir kā vairāk staigā, tad arī gribētos un vispār, jo, teiksim, piemēram, cilvēkam, kuram būtu tās liekais svars daudz gan liels, viņi kautrēsies tām sportizālēm, un tas bodyflex būtu tas piemērotākais. Noteikti, jo viņi pat saka, nākam tā kā tikai elpot un svīstam tāpat, un svīst pamatīgi. Un runājot par dušīgākiem cilvēkiem, gatavojoties pasākumam, šovam Dejo nost, mūsu zālē 4 pāri gatavojas šim pasākumam, un, protams, arī pēc tam, kad mēs arī sākām ar bodyflex nodarbībām, tad nodarboties, tad pie mums ieradās arī cilvēki, kuri netika šajā Dejo nost. Un tas bija ļoti interesanti, ka viņi teica, mēs nezinājām, ka mēs varam nākt pie jums dejot, mēs nevaram nākt pie jums elpot. Un man savukārt no savas puses bija tā, ka es nekad nebiju iedomājusies, ka kāds nedrīkstētu, nevarētu nākt pie mums nodarboties ar kaut ko. Man nebija pat tādas domas, bet acīm redzot, tas Dejo nost bija tāds impulss, ka mēs ļāvām cilvēkiem, devām iespēju saprast, ka viņi ir gaidīti pie mums. Jā, ka, teiksim, praktiski ar Deju var nodarboties jebkuru apmēru cilvēku. Protams. Un ar bodyflex arī. Protams, un tāpēc man tas tā likās, kā vispār tā varēja domāt, ka mēs nevaram nākt. Tā jau vienkārši ir tāds standarts, teiksim, kā pieņēmums, piemēram, mēs arī kā baidīties no tādiem sporta centriem iet, jo, teiksim, tad ir tā, visi tur tādi skaisti sportiski tievi, ko tad es tur, Un, teiksim, arī te pašu dejot, teiksim, viss tā baigi forši, teiksim, kad pastāst ko te deju sacensībā, viss tā tievi, teiksim, neviens it kā nav reklamējis, arī var iet, teiksim, tāda apaļīgāk un dušīgāk, un tiešām tas Dejo nost bija tas paraugs, ka arī dušīgie cilvēki var dejot, un ka, teiksim, viņiem vēl labāk izdodas varbūt tās, ka arī ar to var notievēt. Kāpēc man likās, ka tas ir jebkura lieta.
ja mēs ar to regulāri nenodarbojamies, nu mēs nevaram gaidīt, ka brīnumi notiks, ka pēkšņi man zudīs kaut kas. Jo neprasa jau bodyflex ļoti daudz, ja? Ikdienas fiziskas nodarbes. Arī cilvēks, ja kaut vai viņš gadu, ja nestaigās, viņš nepratīs vairs staigāt. Pēc tam būs jāsāk viss no sākuma. Nu, tie jautājumi, ko bieži uzdod, un arī daudzi, kas piedāvā, nodarbojoties tagad tikai mēnesi, jūs nometīsiet svaru un visu mūžu būsiet jauki un labiņi un skaistiņi. Nu, tā nenotiek, jo mums ar sevi jānodarbojas. Nu, tā nenotiek. Cik ilgi notiek viena? Viena nodarbība notiek stundu. Mēs, protams, esam arī drusciņi pielikuši šo to klāt pie bodyflex, un mēs esam paņēmuši klāt vēl vienu elpošanu, kas drusciņi pātrina, tā ir tā pati dziļā elpošana, tikai drusciņi tā kā citu ceļu, bet ļoti tuvu, un mēs sākam kāds 10 minūtes ar to otru elpošanu, un pēc tam pieliekam bodyflex. Kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka vingrojuma komplekss jau globāli nemainās, jo tās muskuļu grupas, nu, cilvēkam ir rokas, kājas, ir sāni, ir vēders, ir sēžas muskuļi un tā tālāk. Un mēs, protams, ka pamainam šo to, bet lai nekļūtu apnicīgi, tad tomēr mēs liekam drusciņi kaut ko klāt tā, lai cilvēkiem ir arī interesanti. Teiksim, cik vienā nodarbībā cilvēki apmeklē, nu, teiksim, maksimālais, cik var apmeklēt? Var apmeklēt kādi, nu, maksimālais 15, ne vairāk. Tāpēc, ka tomēr ir vajadzīgs, mēs jau smējāmies ar savām bodyflex dalībniecēm, ka ir vajadzīgs tomēr vagars. Viņas mēģina arī mājās kaut ko darīt, bet te tomēr notiek centīgāk. Viņas saka, mājās es kaut kā tā nesvīstu. Nu, droši vien ir vajadzīgs vagars, kurš pasaka, tev šoreiz tā elpošana neizdevās, jo arī atkal, ja mēs ejam rutīnā, mēs drusciņi palaižamies kaut kur, ja? Bet mums ir nepieciešams tomēr pareizi elpot, dziļi elpot, aizturēt elpu, un to es dzirdu un redzu stāvot malā un palīdzot. Un ja būs vairāk cilvēki, es nevarēšu katram pieiet klāt. Tad ir, teiksim, kā ir jāsagatavojas pirms tā bodyflex nodarbības, teiksim, kas būtu jāievēro, jāņem vērā, nākot uz šajien? Varu pateikt vienu, ka noteikti nākot uz bodyflex no 2 stundas, tas ir obligāti neēst neko pirms nodarbības. Teiksim, kaut kāds pusdienas smagas paēst, nu, starpībai jābūt 2 stundām, citādi elpot ir grūti. Protams, ideālais variants būtu, ka cilvēks pamostās un tad elpotu, bet tad ir kuņģis tukšs, tad ir vieglāk strādāt. Arī īpaši dzert es neiesaku daudz. Protams, ka mēs dzeram, no 2 stundas bez dzeršanas tā kā ir neloģiski, bet nodarbību laikā, ja mēs fiziskās citās nodarbībās dzeram, tad šeit tomēr tā sajūta, jo mēs ļoti aktīvi darbojamies ar elpu, un ja man arī ir daudz šķidruma kuņģi, arī ir grūti izpildīt. Un pēc tam es, protams, ieteiktu uzreiz nemesties uz ēšanu lielu. Var dzert, jo, redziet, parasti ir tā, ka pēc fiziskām nodarbēm vēl tie muskuļi tomēr strādā, turpina strādāt. Līdz ar to, kādu stundu jau vajadzētu atturēties. Bet dāmas saka faktiski, ka viņām pat negribās ēst pēc nodarbības. Ja? Mums nav jādomā, vai man vēl tikai 5 minūtes, un tad es varēšu kaut ko iest. Jo atkal viss ir mums galvā tomēr. Ja es teikšu, ka es to nedrīkstu, tad tas nav tā labi. Es pat uzskatu, ka, ja man gribās, tad es šodien to iedu. Kaut vai šokolādi vai kādu kūciņu. Jo, ja mēs galvā sev to aizliedzam, tas rada lielākas problēmas nekā tad, ja mēs drusciņi tomēr ēdam to, ko mums ļoti gribās. Un dzert vajadzētu daudz. Tas ir nenoliedzami. Dzert vajag daudz. Un vēl es varu ieteikt, ka bieži vien mums ir tā. It kā kuņģis prasa ēst, ja? Bet parasti iesaka tomēr varbūt padzerties pirms tam, jo bieži vien tās sajūtas ir mānīgas. Bieži vien ir tā, ka mēs vēlamies padzerties, bet mums liekas, ka mēs gribam ēst. Un tā našķošanās starp tām ēdienreizēm arī bieži vien ir nevis tāpēc, ka mums gribās ēst, bet mums ir gribējis ēst, bet mēs to tā kā pārceļam uz ēšanu.
teiksim, diskrēcijas. Teiksim, kā ir, teiksim, vai bodyflex var nodarboties visi cilvēki, vai, teiksim, kaut kādas grupas, piemēram, var to nodarboties bērni, teiksim, gluži zīdaiņas, nedomāju, bet, teiksim, pusauģi. Teiksim, no kāda vecuma, piemēram, kuri nedrīkst, kura kategorija tā, kuriem nav ieteicams nodarboties ar bodyflex? Par bērniem runājot, bērniem var mācīt pareizi elpot, bet tur ir tomēr citādi jāstrādā ar viņiem. Es tomēr gribētu atbildēt par pieaugušiem cilvēkiem. Pieaugušiem cilvēkiem noteikti ar bodyflex nevar nodarboties grūtniecis, jo te tomēr notiek ļoti spēcīga darbība ar visām elpas aizturēm un arī elpu notiek ar iekšējiem muskuļiem, tāpēc tas nav labi. Arī, ja ir tikko bijušas operācijas kādas, tad tomēr uzreiz nevar mesties. Teiksim, pēc operācijām, pēc pusgada, teiksim, tur drusku jākonsultējas tomēr ar savu ārstu. Mēs neuzņemamies tādu atbildību, jo mēs jau nezinām, kāda ir bijuši operācija un visi kādi ir pēc operācijas rādītāji un tā tālāk. Šo atbildību mēs neuzņemamies, un tur ir vienmēr jākonsultējas ar savu ārstu. Tāpat runājot par asinsspiedieniem, man nāk arī dāmas, kurām ir asinsspiedieni augsti, bet viņas drusciņi strādā savādāk. Viņas brīdina, jo, ja ir augsts asinsspiediens, īsti labi, spēcīgi strādāt nav pareizi, nav ieteicams, bet tur atkal jākonsultējas ar ārstu, un ja ārsts saka, ka lēnām var, jo man ir dāma, kurai it kā ir šis lielais asinsspiediens, bet mums ir drusciņi cita programma, viņa lēnām strādā, viņa saka, es labi jūtos, un pirmais izmēģinājuma mēnesis, tagad beidzās jau 3. mēnesis ar aktīvu darbību, un tad viņa pati jūt, kā viņa jūtās, un tad mēs drusciņi savādāk pieeju meklējam. Ir man arī tādi cilvēciņi, kuriem ir vairākus gadus atpakaļ bijušas operācijas, kur viņiem ir drusciņi liektas kaut kāda veida fiziskās aktivitātes, varbūt ķermeni kā nevajadzētu uz kuru pusi pagriezt, jo tur ir dažādi gan sagriešanās vingrinājumi, gan arī taisnība. Tad mums ir atkal programma, ko viņa izpildā tā atsevišķi, bet viņai gribās nākt, viņa jūtās ļoti labi. Tā ir noteikti. Un ar hroniskām slimībām tomēr tur tad arī ar ārstu vajadzētu konsultēties. Ja ārsts saka, ka var šo te elpošanu dziļo veikt, tad, protams, ka var nākt. Kāpēc cilvēki jūtās slikti? Tāpēc, ka viņi domā, viņi ir veci, viņi apsēžās mājās, viņi dzīvo tikai pa mājām, neiziet ārā, nevingro, jo, redziet, katram vecuma posmam, ir, teiksim, zināmas problēmas. Un jo mēs vecāki paliekam, jo mūsu ne āda, ne kauli, ne muskuļi vairs nav tik elastīgi. Mums tomēr jācenšas visu laiku kustēties, tad mēs arī jutīsimies ļoti labi. Man piemērs tālu nav jāmeklē. Ne tikai par bodyflexu, bet es jau pieskāros tam, ka šobrīd ir svarīgi, lai visi cilvēki būtu aktīvi, jo tehnikas laikmets dod cilvēkiem būt pasīviem, kas nav pareizi. Un jo mēs paši būsim aktīvāki, un tas jau ir daudziem pārbaudīts, ka arī šie cilvēki, kas ir fiziski aktīvi, viņi ir arī pozitīvāki un laimīgāki. Viņi saredz pozitīvo pat lietū, pat sniegā, pat vētrā. Un tie, kuri sēž mājās, saka, man ir slikti, tad viņam ir slikti visu laiku. Tāpēc esiet pozitīvi, priecīgi, kustieties, dejojiet, elpojiet pareizi un nākiet ciemos. Paldies!